šī vieta radās vienkārši sakojot savam sapnim, tam, ko gribas darīt. Ja esam atgriezušies dzīvot Latgalē, tad gribas darīt kaut ko vairāk, kaut ko ar pievienoto vērtību, nevis vienkārši strādāt parastu algotu darbu. Mani sauc Marta, es esmu no Jaunaglonas. Jaunaglonā esmu arī augusi un mācījusies pamatskolā, un pēc tam mācījos Preiļos. Un, kad pabeidzu 12. klasi, devos tālāk uz Rīgu, kur studēju socioloģiju, pēc tam maģistrantūrā geogrāfiju. Un tad kādu laiku padzīvoju vēl Rīgā, pastrādāju, apprecējos ar Kārli. Kaut kā es visu laiku domāju, ka tomēr kādreiz atgriezīšos atpakaļ, un tad domāju, varbūt pienācis tas īstais brīdis. Izlēmu, ka gribu tomēr dzīvot savā dzimtenē, Aglonā, un arī Kārlis man piekrita. Mums pašiem ļoti patīk apmeklēt kafejnīcas, un patīk garšīgi paēst, pavadīt laiku kaut kur tā pasēžot, un tāpēc mēs arī gribējām, lai šeit ir tāda vieta, kur citiem cilvēkiem arī izjust to pašu atmosfēru. Tagad strādāju pati savā kafejnīcā, un plus vēl arī kā līgumstrādnieks es pavasaros un rudeņos ņemu augsnes paraugus, strādāju savā iepriekšējā darbā, valsts augu aizsardzības dienestā. Un tas man ir arī tāds gan kā papildus ienākumi, gan arī tas, kas man pašai ļoti patīk, pavadīt laiku dabā. Vienā brīdī sapratām, ka vai nu tur, jo tas bija ļoti nogurdinoši, kad svētdienā tu saproti atkal jābrauc, un tas garais ceļš, un jau tā sajūta, tas noskaņojums tāds nepārāk, un tad mēs vienojāmies, ka meklēsim iespēju dzīvot šeit Aglonā. Iepriekš likās, vispār kā var atvērt kafejnīcu, kas tur ir vajadzīgs, kur tur ņemt visas tās iekārtas un tā tālāk. Un tad, kad parunā ar kādu, kurš tam visam ir izgājis cauri, arī viņš saka, ka jā, tas ir grūti, bet to visu var izdarīt, nekas tāds ārkārtējs nav. Mums ir ļoti garšīgi burgeri, mums ir arī Latvijas bioloģiskā lirlopu gaļa. Strādājam arī ar vietējiem ražotājiem. Protams, arī kokteļi, kurus mums ļoti palīdz un pamāca slavenais bārmeris Andris Reizenbergs. Esam iegājuši ar tiem kokteļiem, daudziem patīk, un mēs paši nebijām cerējuši, ka mums tas tik labi sanāks, bet tas vairāk pateicoties Andrim, jo viņš mūs kaut kā saķēra īstajā brīdī par Gemusā, un mēs tur bijām, un viņš mūs uzrunāja. Tas mums paprasīja, ko kaut ko ieteikt un tā. Un tad mēs teicām, jā, mēs tad taisīsim kafejnīcu, meklējam kaut kā kokteļus, gatavosim. Viņš nāciet pie manis, es jums parādīšu ātri 15 minūtēs, kā tur vajag kaut kādas idejas, kā noformēt, kā labāk pasniegt un tā tālāk. Un viņš mums tik daudz ko izstāstīja, ka mums atvērās pilnīgi tāds cits skats uz to visu, kā to vajag darīt. Jo iepriekš mēs neko no tā nezinājām, mēs neesam vispār saistīti ne ar kafejnīcām, ne ar bāriem, mēs paši nekur neesam strādājuši tādu līdzīgās iestādes iepriekš. Atceros pašu pirmo dienu, kad mēs atvērām kafejnīcu, un likās šausmas, mēs vispār netiekam galā, mēs nebijām vispār iztēlojušies, kā tas būs. Tik daudz cilvēku un kā vispār to visu plānot, un visu laiku kaut kādi produkti beidzas, un tad mēs saprotam, mums vajag tūlīt pat vēl vienu saldētavus, jo nevar braukāt katru dienu uz Daugavpili. Un tajā brīdī atceros pirmo dienu, kad es domāju, nē, es iešu atpakaļ uz savu veco darbu, veiksim ciet, pārdosim. Bet, protams, tad, kad tu esi ieguldījies un padarījis kaut ko, gribas turpināt, nevar tā visu atstāt pusratā, un tomēr mēs abi esam kopā ar Kārli ar vienādu mērķi, un mums ir draugi, kas arī atgriezušies uz šejieni no Rīgas. Tūmā ir Preiļi, Daugavpils, Rēzekne. Tur Rīgā bija tāds kā žurkas skrējiens, darbs, mājas, un brīvdienās varbūt izbrauc kaut kur, un tad likās, kā no tā tikt ārā, kā kaut ko savādāk darīt dzīvē. Šeit vēl ir daudz ko apgūt, daudz nišu, kur strādāt, daudz ko arī pasākt. Atrast darbu ir diezgan grūti, bet radīt darbu ir diezgan, arī pacenšoties, bet tas ir, manuprāt, vieglāk. Mums bija dzīvoklis Rīgā, kuru mēs pārdevām. Mums bija tad tie līdzekļi, domājam, kur to ieguldīt, paši būvēt māju vai tomēr labāk uzsākt biznesu, un tad nolēmām, ka ir tas brīdis, ja mēs esam atgriezušies Latgalē, tad arī ieguldīsim šeit biznesā. Viena pati es to neizdarīju, tas mums bija noteikti kopīgi ar Kārli. Kārlis ir ļoti tāds enerģisks un spēcīgs garā, un viņš arī ļoti tic tam, ko viņš dara, un es arī paļāvos viņam, un tā mēs kopīgi atnāca strādāt uz to vietu, kur viņš strādāja. Un tur mēs arī iepazināmies vienā vasarā. Jā. Viņš nav no Latgales, viņš ir no Jūrmalas. Droši vien mazistēļi, jo Latgale tomēr ir man vairāk tuva.
Un kāpēc gan lai brauktu uz Vidzemi vai Rīgā dzīvojot, jā, ir tāda sajūta, ka bieži sevi kritizē un tādas pašvērtējums zemāks, jo tu visu laiku salīdzini apkārt ar citiem cilvēkiem, kuri varbūt tur kaut kā labāk izskatās, kuriem tur labāks apģērbs, tur kaut kādas manikīras un visādas procedūras, un tad liekas arī vajag tev to pašu darīt, skriet tam visam pakaļ un tērēt naudu, un tas tāds komercijā, tu esi iekšā tajā visā, un šeit tas nav, šeit tu vienkārši dzīvo, tu dari kaut ko pats priekš sevis, priekš savas mājas. Un pamatlietas, kāpēc mēs atgriezāmies, jo gribējās būt tuvāk dabai un arī būt brīvākiem, būt sev priekšnieks. Visas solis nevar būt vienā groziņā, kā saka, jābūt arī plānam B, tas ir noteikti jebkuru biznesu uzsākot. Ja tev neaiziet, tad tu jādomā, ko tu darīsi, kādu dzīvos. Strādājam sociālajos tīklos, filmējam, fotografējam, cenšamies būt pamanāmi. Bieži mums piedāvā sponsorēt balvas. Protams, vasaras sezonā pārsvarā ir tālie ceļotāji, bet ziemas, rudens, pavasara sezonā ir diezgan daudz tādu arī no tuvējās apkārtnes, lielākoties, jā. Sadarbībai ir ļoti liela nozīme, ir jābūt komunikablam, atvērtam ar cilvēkiem, jo arī vietēji Aglonas cilvēki, kuri redz, ka mēs darbojamies, ļoti atbalsta mūs un arī grib, lai kaut kas Aglonā notiek tāds jauns, interesants. Un tepat, piemēram, ziedu veikals Inta Breideka, kas ļoti palīdzēja mums ar visiem ziediem, arī stādīja pie mums. Un tāda sadarbība, vienkārši draudzīga sarunas un draudzīga attieksme, ļoti daudz pēc tam atbalsojas. Ziemas sezonā ir tādi, kas brauc tieši pie mums. Arī, ja mēs būtu vienīgā kafejnīca, mēs netiktu galā, jo vasarā noteikti ne, jo ļoti daudz cilvēku vasarā šeit. Vasaras periodā mums bija tādas dienas, kad mēs bijām kopā 6. Pārsvarā mums lielākā daļa brauc no Prēļiem. Tas jau ir tikai labi, ka ir viena diena atnāca tur, otra diena tur. Tas tāda paplašina tev izvēles iespēju, un cilvēks arī piemēram, no Prēļiem domā aizbrauksim uz Aglonā, bet tur nav ko paēst, nebrauksim. Bet ja te ir pat izvēle veselas 2 kafejnīcas, tad ir vēl lielāka iespēja, ka atbrauks kāds. Jā, es biju Erasmus programmā uz vienu semestri, studēju Čehijā, un tas bija liela tāda sevis laušana, arī pārvarēt to satraukumu. Pirmkārt, es braucu viena pati, nebija man neviens vairs pazīstams draugs vai vēl kaut kas, es biju arī viena pati Latviera tajā pilsētā. Un tas bija izaicinoši, un arī pirmkārt valodu attīstīju daudz vairāk. Un tad tu redzi, kā dzīvo cilvēki citur, jo tur jau nav tikai, piemēram, Čehijas studenti, tur jau bija no visas pasaules, no Āzijas, no Dienvidamerikas, no Amerikas. Un interesanti aprunāties, jo tās pieredzes ir ļoti dažādas. Mēs ceļojām Čehijā, cik ļoti viegli apkārt, un mēs bijām gan Polijā, gan Ungārijā, gan Austrijā. Un tāds plašāks skatījums ar pieredzi, un nebija vairs tāds parasts bērns, kas neko nezina. Lielais sapnis droši vien tā arī noturēt uzņēmumu, lai mums nav jāatgriežas kaut kādos augotos darbos, lai mēs varam tā arī turpināt dzīvot, saglabāt savu uzņēmumu un attīstīties. Jā, varbūt arī kādā citā vietā atvērt, jo Aglonā ir tā, ka stipra sezonalitāte izteikta, un ja gribas nopelnīt, tad tomēr vajadzētu visu gadu stabilus ienākumus. Noteikti nebaidīties, uzdrīkstēties, jau iepriekš piekrist visam, gandrīz, ko tev piedāvā, jo tikai ar pieredzi var cilvēks saprast, kas viņam patīk, kas nepatīk, ko viņš grib, iesaistoties dažādos darbos, aktivitātēs, pasākumos, pats saprot arī par sevi, kas tev patīk, kas nepatīk un kas tev padodas. Nevajag baidīties, ka tu esi vienīgais, kas kaut ko tādu dara. Es lepojos ar to, ka es esmu atgriezusies uz Aglonu. Šeit dzīvot ir nedaudz sarežģītāk nekā Rīgā, jo tev pašam ir daudz jādomā, un tāpēc es ar to lepojos, ka mēs esam atgriezušies un kaut kādu pievienoto vērtību arī dodam savam reģionam. Jābūt tādai ticībai sev, ambīcijām un pašpārliecinātībai, arī tas ne tik ļoti ietekmēties no apkārtējiem, kas varbūt saka, te jau Aglonā nekāds bizness nav iespējams. Kas dara, tam varbūt ir iespējams. Jātic pašam sev, jāsako savam mērķim.